Labdiena Jumurdā. Jumurdā mēs uzspējām laicīgi, mēs bijām solījuši, ka būsim trijos, un trijos esat. Kaut kad senos laikos, 2000 gadu sākumā, Kalnozols un partneru uzņēmumu grupu izveidoja šo Jumurdas mūžu. Te bija tā kā šī māja aptuveni, tad grausti sabrukuši iekšā. Tad mēs te sākām attīstīt. Un es vēlāk aiziešu parādīšu, cik ir. Varbūt aiziešu to līdzi apskatīšanu, kur sieva ar bērni ir. Šādu skaistu vietu mēs izveidojam. Principā šeit dzīvoja mans grupas biedrs Juris Jakunovs, kurš atnāca pie mums ar ideju, redziet, kāda skaista vieta. Te bija vēl tāds Austris Grasas, man tā liekas, bija tāds latviešu tautas dziesminieks, kuram šie īpašumi piederēja. Tad mēs nopirkām daļu šos vecās mūžas mūrus un atjaunojām, redziet. Kur skati šeit, kur Jurija Jakunovs stādītās vīnogas, es vēl aizvien šeit augu. Ja. Es nezinu, kāpēc no tāfelīs šos vīnogus stādīja Juris Jakunovs. Redziet, kāds skaists skats uz ezeru saucās. Tā ir mīlestības sariņa. Tur ir aplikts kaut kur šampānietis, tāds Oskars Prieda, Jolanta Prieda, un kopā viņi mani paaicināja par vedēju tēvu kāzā, un tur tika noraksts viens šampānietis. Ja. Viena no skaistākām, principā Latvija ir skaistākā mūsu zeme, kāda mums ir Latvijā. Nav skaistāka zemes pasaulē kā Latvijas. Ja. Cik tas ir, pat grūti aprakstīt, cik tas šeit ir skaisti, ja, un cik mēs braucam visās vietās, kur mēs esam, ir, nav skaistākas vietas pasaulē kā mums, un mēs esam drīzāk izredzētā zeme un izredzētā tauta. Un tie ir mārka, kāds cits kaut ko saka. Ja. Apskatieties, cik ir skaisti. Ja. Šeit ir principā tādu teltu uzslējām. Šitā telts jau kaut 20 gadus stāv. Ja. Kādas kāzu vietas, svinību vietas tika izveidot. Te bija vēl arī kaut kur šūpols, bet šūpols izskatās jau ir nopūšas projām. Ja. Tā kā, brauciet uz Jumuru, tagad man teiks jauni saimnieki cenšas atjaunot tur tālumāju mūžu, bet izskatās, ka viņam nesevišķi veicās vienu māju, kas ir pie ūdens toļa, viņi atjaunoja jaunie saimnieki. Bet tā mūžu atjaunošanas, man teiks, viņiem tā mazāk iet uz priekšā, mazāk, kādu spara, mazāk izdevīgā. Un es mēģināšu aiziet. Šeit svinēja savu 40 gadu jubileju, jā, tas ir kaut kāda aptuveni 25 gadus atpakaļ, jā, tur bija lielās svinības, un manai meitai Elizabetei Kalnozolai ļoti patika labvēlīgais tips, un tas speciāli priekš viņas sarunāja labvēlīgo tipu, kas šeit spēlēja. Un tādā laikā bija tāda Anita Toma, kas vides žurnālista, kurā dzīvoja Cēs pusē, bija tāda Kvēpens ozols. Viņa teica, ka Kvēpens ozols tas 5 latu ozols. Un tad mēs speciāli manā dzimšanas dienā iestādījām šo ozolu. Ja. Un faktiski tāda ozola zīme šeit ir pielikt, šo veidoja Ģirds Burvs, koktēlnieks. Un viņa jau stāv, manuprāt, jau 25 gadus, cik labi koktēlnieks ir izveidojis šo ozola zīmi. Un ozols jau varētu tie 25 gadu vecs. Un ja mēs tauta 3. oktobrī neizdarīsim visu, lai viss šis skaistums paliktu mūsu valsts, mūsu tautas, nevis naudas var izņirgātos pa viņu iznīcinātu tautu, piepildītu mūsu zemes sveštautiešiem. Mēs to izdarīsim zārku, iedzīsim savā, kā sakot, valsts kapā. Šeit vēl ir meisteni laikā. Šeit tāda pirtsmāja ir uzbūvēta, kur mēs pirtiņu uzbūvējām, atstājām. Te ir arī atsevišķs svinību un gulēšanas vieta un pirts vieta, kur tu var svinēt, tu var dzīvot gan šinīs mājās, gan šanās, un jaunie saimnieki uzbūvēja tur tālāk. Ja. Skaisti vieta, atbrauciet, iesaku atbraukt uz Jumurdu, pārnekšanu kādu nakti, ja, un izbaudīt Latvijas skaistumu. Un tagad pie galvenajā mērķa, kāpēc es laižu šos laivus. Tas mans mērķis ir pamodināt tautu. Lai mēs apzināmies, beidzam īdēt, ka nekas mums neizdosies, ka mēs esam kalpu. Neesam mēs kalpu tauta, mēs esam gaismas tauta, kur gadsimtiem, tūkstošiem gadi dzīvo šīs zemē. Ir tāds dokumentāla filma Latiši, ieteik noskatīties krievu valodā, bet
ļoti patriotiski, ļoti ceļ mūsu tautas pašapziņu. Ir vēl tāds krievu valodā filma Latišskī strelki. Arī ļoti iesaku noskatīties. Tur arī drusku vienpusēji pateikts, bet tur ir skaidri pateikts, bez latviešu strelniekiem nebūtu ne Ļeņins, ne Padomu Savienība, ne Padomu armija. Latviešu strēlnieki tie, kas Padomu armiju izveidoja. Ja? Un nebūtu latviešu strēlnieki bija tie, kas lielo cariskos armijas Krieviju uzvarēja, iznīcināja vienkārši šo cariskās armijas Krieviju, cariskās Krievijas armiju, kur manēji arī jau nāk un bauda tauta. Tāpēc aicinu visus apvienoties, atbalstīt tos tikai tautas priekšstāvus, kuri par sistēmas maiņu, kur grib, lai sistēma mainītos, lai šis apmāns, šī krāpšana, ko faktiski veic naudas var, kas mums stāst, jūs esat vainīgi, jūs esat ne tos deputātus iebalsojuši, ne tās partijas, mainat. Un tagad vēl pielikuši klāt, visa nelaime cēlonis ir Krieva nelaime cēlonis. Tikai tāpēc, lai mēs nerunātu, ka mūsu visu nelaime cēlonis ir naudas vara. Rothschildi, Rockefelleri, Morgani, Sorosi, Wallenbergi. Tā ir lielākā nelaime mūsu valstī, mūsu tautai. Tieši šovakar, daži saka, 13 ģimeņu dēļ, naudas varas dēļ mūsu valsts izzūd. Mēs ejam šī pavadā. Naudas vara kontrolē plašsaziņu mēdījus, kur iepīkstās ik pa brīdi, ka tauta izmirst. Iepīkstās ik pa brīdi, ka mēs grimstam miljardu parādos izsaimnieku un tā tālāk, bet tā tāda piepīkstēšanās. Un drošības dienas arī naudas var kontrolēt. Ja jūs redzat, kāds baigās nievas, viņš ir politiķāns, par to un tā tālāk. Tie mūsu paši, par 30 jūdzes grašiem, mūsu nodokļu maksātājs naudas, lai uzturētu šo naudas varu. Mēs paši par saviem nodokļu maksātājiem uzturam naudas varu. Tāpēc, un arī tie, kas bļausās, politika ir slikta, nedariet politiķu. Kā daži saka, es tur neiešu, tur politika. Viņi speciāli naudas var to dara, ja Latvijas tauta apvienosies. Teiks, nē, tā nav politika. Tā ir rūpes par mūsu nākotni, par bērnu nākotni. Šo naudas var izmetīs vēstures mieslēnē. Tāpēc mums godājam dzīties pēc naudas, godājam būt miljonāram. Politika, tas ir slikti. Tas, kas ar politiku nodarās, viņš tur pie silas metās, lai gan nevienu brīdi neviens nevar pateikt, kā no tās silas kaut ko paņemt. Deputāts pie naudas tuvumā tikai budžeta balsošanas brīdī. Un pats interesantākais, es esmu 100% pārliecināts, ka jebkuram, es pat tās lielās grāmatas nespēju izšķirst, neviens nezina, par ko viņš tur nobalso. Kā sakot, frakcijas vadītājs paceļ kartiņu, nobalso. Faktiski mēs deputāti sistēmā sanāk, ka deputāti atbalsta valsts izsaimniekošanu, viņi nobalso par budžetu. Bet, ja viņam pajautās, par ko viņš ir nobalsojis, reti kurš kaut ko sapratīs, par ko viņš īsti balsojis, kam ir iedevis naudiņu, kam nav iedevis naudiņu. Un faktiski tieši šeit, budžeta balsojumā to būvkartelis. O tie cilvēki, tie valsts izsaimniekotāji, kas ir būvkarteļi īstie, koordinātori dara, lai tur tāds celtniecības objektiņš būtu ne tā, kā sakot, budžetā iekšā tāds celtniecības objekts. Es jau no turienes dabūšu ārā kaut kādu mazu kukulīti, no šitā dabūšu kukulīti, tālāk es aiziešu, kā šaut pašvaldībā vai valsts iestādēm noorganizēšu iepirkumu kaut kādā veidā, lai kaut kāda firma, kas man atnes atpakaļ kukulīti, vinnētu. Ja? Un naudas varēja šādi cilvēki vajadzīgi. Naudas varēja vajadzīgi tieši tādi, kas dzenās par naudu pakaļ. Kuram par faktiski vienalga, kā viņš ir naudu nopelnījis, ja? Viņam ir nauda, viņš ir godājams. Mēs godājam, piemēram, tādu Šķēlskumu, godājam. Par ko? Par to, ka viņš faktiski ir izsaimniekojis mūsu valsti. Jo viņam ir miljoni, viņas sievas iegūst 20 miljonus gadā peļņu. Pārējā Latvijas tauta 400 tūkstoši dzīvo nabadzībā. Mēs to atbalstam. Mēs atkal nobalsosim par tā saucamām valstiskām partijām, aiz kurām ir paslēpies šķēli, ja? Tāpēc aicinu 3. oktobrī izdarīt visu, lai izmēstu vēstures mēslēnē visu šo sistēmu, šo apmāņu, šo krāpšanos. Lai mēs pārmainītu šo sistēmu. Un pirmais, kas mums ir jāizdara, lai mēs tālāk izveidot. Jūs redzējāt, ko es kā tavsaimnieks savā mūžā esmu paveicis, izdarījis, ko es varu paveikt. Nu, ieklausamies.
Ka manā uzņēmumā atnāca ISO certifikācija un gribēju veikt visādas izmaiņas. Viņi teica, jums jau visa sistēma strādā. Jums jau neko nevajag, jums jau tikai drusku pielabot. Jūs visu izdarījuši tā, bez šīs zināšanām. Izdomājuši, kā jāizdara, lai uzņēmums strādā. Un savā laikā Kalnozovs Sednē bija labāko reputāciju visā nozarē. Kā to izdarīt? Ieklausamies, lūdzu, tauta. Ja mēs izdarām šīs 3 izmaiņas, mēs jau sākam iet gaišas labklājības virzienā. Pirmais ir, ka mūsu izpildvara jābūt motivētai, ieinteresētai mūsu labklājībai. Valsts ir labklājīga, arī viņa labklājība ceļās. Un ne tikai motivēta, viņai jābūt arī profesionālai. Nevis tā, ka tu vakar biji labs ministrs, auto asociācijas priekšnieks vai neesam mani ministrs, bet aizjās. Labs skolotājs, labs jurists, labs grāmatists, un šodien jau mēs ministrs prezidents. Ja? Tā nevar, tā neiet, un tā ir noziegums pret Latvijas tautu. Šiem cilvēkiem jābūt profesionāliem, zinošiem, protiešiem vadīt, plānot savu padotos darbus, organizēt cilvēku darbus. Ja? Nebūt tikai skaisti runāt, viņiem jāprot visu to izdarīt. Tā pirmā lieta, kas jāizdara, ka viņiem ir motivētam. Tautas labklājība, profesionāliem. Un ne tikai motivēti ar to, ka viņi gūstot labas tautas labklājību, viņu labklājību ceļās, bet viņi arī saprot to nevis tā kā tagad Kulbergs pats noslēdz 3,5 miljārdu līgumu, uzliek virsū tautai parādus un ne par ko neatbild. Un faktiski šie miljārdi, ko Kulbergs parakstīja līgumu, tie nav tautas labklājībai, tie nav tautsēmniecībai. Te ir kaut kāda naudas var sakombinējas, kaut kāds globāls strīdus, un tagad mums Latvijas tautai jādod savu naudu. Jo tagad Kulbergs sāk runāt, ka, redziet, nav taisnīgi, ka mēs esam pierobežu valsts, kāpēc mums vajadzētu sekt visus aizsardzības izdevumus, robežbūvs izdevumus. Tad viņš, kā parakstīja šo nelietīgo līgumu, tagad viņš sāk kaut ko vāvuļot. Piedodiet, vāvuļot šī virzienā. Ja? Otrais, par ko es jau daudzreiz esmu runājis, mums ir 43 novaļi. Un tikai loģiski būtu, ka no katra novada būtu tautas priekšstāvs, kur tauta ievēlēs, nevis politiskā partija iekombinējas, vai tie cilvēki, kas sēžais politiskām partijām iekombinējuši, bet tautas pārstāvs, kuriem viņš nestrādā tautas interesēs, tiek atsaukts. Un pēdējais, kas mums jāizdara, šīs pamatos, lai sāktu iet uz gaišu labklājības nākotni, jābūt vienam atbildīgam par to, kas valstī notiekās. Kurš slikti iet valsts, tauta uzreiz skatās viņa virzienā. Paklau, mēs tevi ievēlējām. Kāpēc mēs dzīvojam slikti? Ko tu darīs tāds labā? Nākamās vēlēšanās mēs citi ievēlēsim. Un šim prezidentam jābūt tautas vēlētam. Nevis kaut kādam tur zoodārzā tapušiem vai kaut kādās kā pēdējais, kaut kādās tur slepenās vienošanās, kur iepriekš ķengājuši personu, tagad politiskā partija atbalsta to cilvēku, ja? Kurš faktiski manā pieredzē neko Latvijai nav devusi. Vienīgais viņa sasniegums, ka viņš ir mācījies ārzemēs, manuprāt, savērvēts, un tagad strādā viņa interesēs. Nevis Latvijas valsts un tautas interesēs. Ja? Tāpēc darām visu, lai 3. oktobrī mēs būtu vienoti stipri, nobalsot par 50 tautas priekš, 51 tautas priekšstāvu, kurš var izmainīt sistēmu. Es atvainojos, aizvelsies, sieva man kritizē, ka es aizvelsies. Mēs tagad tālāk braucam uz Madonu. Madonā cikos mums bija jābūt 4, manuprāt. 4 mēs būsim Madonā pie dzelzceļa stācijas. Un 5 mēs būsim Varakļānos pie mūža. Tā kā nāka tauta, kas gribās izrunāties, kas vēlās iejaukties savā dzīvē, nedzīvot apātiski, neticīgi. Nākamies, apvienojamies. Veidojam šo stipro vienoto tautu un izmēžam šo naudas varu vēstures miskastē. Paldies par uzmanību. Mēs ticam, mums izdosies. Sieva palīdzēs izslēgt.